runātājs lūkšu uz skatuves Ivaru Redisonu. Esmu šeit kā sociālo reformu biedrības priekšsēdētājs. Jautājums par sociālām lietām, par sociālo drošību ir ļoti sarežģīts. Un es šeit netērēšu tam laiku skaidrojot. Ķeršos šobrīd pie galvenā, kas satrauc visus, un jautājums ir par to, iet vai neiet parakstīties par referendumu. Jūs zināt, ka valsts prezidents ir nodevis tautai izlemt jautājumus. Tas nav tas. Šitā ir referendums. Tā. Izlemt jautājumu par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt 3 likumus, kas ir pieņemti Saeimā, un šie likumi, viņi tur ir vienā teikumā visi noformulēti, kā ierobežojumus, kādi ir uzlikti sociālās drošības pasākumiem, saglabāt vēl 3 gadus līdz 2014. gadam. Nelaime tā, ka Latvijā ir sajaukts viss vienā lielā ķīselī. Un, ja jūs presē lasat, tad saka referendumi par sociāliem pabalstiem. Tā varbūt jūs visi esat dzirdējuši. Patiesībā te ir tīrākie meli. Ne par vienu sociālo pabalstu referendums nav. Un pats svarīgākais, ka šobrīd jau nav runa par referendumu, runa ir par to, vai tauta grib pati šos jautājumus apspriest un izlemt. Tad šobrīd notiek parakstīšanās nevis par to pieņemt vai noraidīt likumus, bet parakstīšanās tikai par to, vai mēs, latvieši, gribam par šiem jautājumiem domāt un vai mēs gribam par to lemt. Tātad cilvēki tādi iet un parakstās, kas uzskata, ka vajag to lemt. Īsumā es jums parādīšu. Tātad nelaime ceļās no tā, kā ar vārdu sociālie pabalsti ir sakodrotas 3 dažādas pilnīgi nesavienojams lietas. Tad pirmkārt ir starptautiskās saistības, ko Latvijas valdība ir uzņēmusies, un valsts pienākums ir neļaut nomirt badā nevienam. Neatkarīgi no tā, vai viņš strādā vai nestrādā, vecs vai slims, latvietis vai krievs, bet ja viņš ir šeit Latvijas pilsonis, tad Latvijas valdības pienākums ir neļaut nomirt badā. Un tad ir tāpēc valsts sociālie pabalsti, tālāk ir pašvaldības sociālie pabalsti un ir sociālā apdrošināšana. Tās ir 3 dažādas lietas, bet katra no viņām ir atsevišķa, bet šobrīd ir saputrots tādā pudrā, vai nekad neviens Latvijā nesaprot, par ko ir runa. Un nelaime tā, kad visiem ir dots vārds pabalsts. Tad kam ir automašīnas no jums? Laikam vairākumam. Jūs ejat apdrošināties, un ja kaut ko ar mašīnu jums gadās, jūs ejat saņemt ne jau pabalstu, bet ejat saņemt izmaksu. Tātad apdrošināšanas izmaksu. Un apdrošināšana, sociālā apdrošināšana nosvētās ar to pašu, ka cilvēki, tie, kuri strādā, vai tie, kuri pašnodarbinātie, vai tie, kuri veic saimniecisko darbību, veic apdrošināšanas izmaksas, un ja viņiem gadās slimība, vecums, piedzimst bērns, saņem attiecīgi apdrošināšanas izmaksu. Mums tas ir nosaukts par pabalstiem. Tātad apdrošināšana ir 7 veidi, vai ne, un šie apdrošināšanas jūs šeit redzat. Un pareizi būtu ieviest par terminoloģiju, tad dēvēt to nevis par pabalstu, bet par izmaksu.
Jo tālāk skatieties, vai ne, ir valsts pabalsti, kur neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir maksājis nodokļus vai nav maksājis. Tātad ir 10 dažādi veidi, kuri jāmaksā valdībai no savas kabatas. Apdrošināšanu valdība no savas kabatas nemaksā. Tad to tikai tie, kas ir strādājošie. Un ir pašvaldības. Tad pašvaldības no savas naudas atkal maksā veselu virkni citus. Tad šobrīd tas, kas būs referendums, tad ir šobrīd jautājums par sociālo apdrošināšanu. Nemāk apieties ar to. Tu man varētu nepalīdēt. Es ar šito aparātu nemāk apieties. Noņem nākošo. Tātad tagad paskatāmies, vai ne ministrs kabinetām likmes. Tātad ļoti būtiski tas, ka tie, kas strādā, maksā apdrošināšanu, veic iemaksas, un šīs iemaksas tiek sadalītas pa dažādām pozīcijām. Un tātad jūs redzat procenti, cik aiziet uz katru pozīciju no algas. Tātad, ja ir 100 lati vai nekā attiecīgi, šie procenti aiziet uz turien. Kāpēc viņš man te? Kā viņu uzsver? Kurā vietā ir jau kopējas? Tātad. Kur jau tieši tas, jā? Tātad Labklājības ministrija izlaidusi šādu skaidrojumu par to, par ko ir parakstīšanās. Un kāpēc viņš tālāk neiet? To jūs varat internetā atrast. Tātad ir dotas tabulas. Un šīs tabulas paskatoties, liekas ļoti taisnīgi, ka lūk tiem, kam ir mazākas algas, mazākas iemaksas, ka tiem nekas nemainās, un tiem, kam ir bijušas lielākas iemaksas, un ka tam ir labi, tiem samazinās. Tad šobrīd ir runa par it kā griestiem. Tātad uzreiz pateikšu sekojuši. Mana pozīcija, kad jāiet parakstīties obligāti. Otrais, griesti ir obligāti vajadzīgi. Un trešais, tas, par ko šobrīd runāt, tie nav griesti. Tātad mums esošā sistēma griestus nemaz neparedz. Redzat, vai ne? Tātad atkarībā no tā, vai ne, no algas lieluma, tad ir iemaksu lielumi, un viņiem ir izmaksas. Tad nav griesti. Griesti tādi, jūs sasitat mašīnu, apdrošinātājs saka, mēs izmaksāsim, vai ne, pēc jūsu skādes, bet ne vairāk par tādu un tādu summu. Latvijā tas būtu ieviešams. Tātad tā. Nelaime, tā jūs redzējāt tos procentus, ka neviens neveic iemaksas tādā apmērā, vai izņemot šo iemaksu, saņemot izmaksu, būtu veicis attiecīgās summas. Skatieties, tad vidējā alga. Ja ir 400 lati bezdarbniekam, vai viņš saņemtu to paredzēto, vai nekas tagad ir paredzēts 230 lati, pie šādas algas būtu jāveic iemaksa 16,8 gadus, vai viņš saņem 9 mēnešus pabalstu. 16,8 gadus. Un tad rezultātā faktiski
tikai tie, vai ne, kuriem ir stāžu un ir pāri par 20 gadiem, tad ir reāli tās iemaksas veikuši, pārējie nav veikuši. Tad visi veic mazākas iemaksas, nekā viņi izņem laukā. Tad, teiksim, vecāku pabalsts. Arī, ja iemaksas ir 400 lati, tad vai sakrāt izmaksai vienam mēnesim, tikai vienam mēnesim, iemaksas jāveic 4 gadus. Ja, bet pabalsts jau maksā vai ne 10 mēnešus. Skatieties. Tātad, lai sakrātu tam, ko dabū laukā, tam cilvēkam pie tās likmes jāmaksā 42 gadi. Un vēl vienu es mēģināšu parādīt. Tātad, un te sakoni, kas sargās nabagos. Lūk. Tātad, tajā labklājības ministrijas piemērā rādīts, un, teiksim, ja augi 3000 latu, un tad viņam tur ir samazinātais, un mēnesī viņam maksās 1225 latus. Tātad, jebkurā gadījumā, tam tās lielās algas būtu jāveic iemaksas 25 gadus. Latvija nepastāv 25 gadus. Tātad šeit doma man ir tāda, ka neviens, kas saņem apdrošināšanas izmaksu, līdz šim nav veicis tik daudz savā naudā iemaksas, cik ņem laukā. Un līdz ar to būtu loģiski noteikt izmaksu griestus, jo iedomājieties, tagad vienam darbiniekam izmaksāja vecāku pabalstu 45 000 latu. Un mums kaut stāsta, ziniet, viņš maksāja nodokļus un tam līdzīgi viņš ir to pelnījis. Kā jūs redzējāt, viņi nav pelnījis, jo taisni priekš tās vecāku apdrošināšanas viņš nav veicis iemaksas. Tad labākā gadījumā kāds pāris gadus, bet viņām bija 40, šeit būtu 25 gadi jāmaksā. Tātad runa ir par to, ka ir jāiet parakstīties un valstī jāiesaka diskusija par to, kas ir sociālā apdrošināšana, kāda principi, jo tādas diskusijas nav bijis. Visa tā sistēma ir pilnīgi kropla šobrīd uzbūvēta. Un tas, kas tagad notiekās, tātad patreizējā pabalstu griestu tā saglabāšana, ko sauc, tātad tas nozīmē, ka ir neizdevīgi priekš tiem, kas saņem ļoti maz. Jo redziet, vai ne, tam, kam ir 3000 latu alga, viņš izņem, tātad 1225 mēnesī, tad pusgadā vai ne izņem daudz vairāk. Citiem vārdiem, mans piedāvājums būtu tā, ka ir jānosaka griesti, reiķinot pēc objektīvās nepieciešamības. Tātad, ja tas ir bērna piedzimšanas gadījumā, ir jāsareiķina, cik ir izmaksas, lai bērnu uzturētu, pārēst un tā tālāk, tad ir kaut kāds grozs. Un tas varētu būt šobrīd, es esmu konsultējis apmēram 800 latu. Tad būtu jānosaka, ka maksā katram pēc tām formulām, cik tur viņam ir sareiķināts, bet ne vairāk kā 800 latu. Redziet, tagad arī parādījās jautājums par pensiju. Tad viens kungs saņem pensiju 4500 latu. Un viņš saka, dāvāni, ka, ziniet, man bija liela alga, es maksāju iemaksas, viss vai ne likumīgi. Bet te tiek noklusēta viena lieta, ka līdz 2009. gada 1. jūlijam no lielām algām iemaksas neveica. Viņi bija atbrīvoti no iemaksām. Tātad, kam bija 18 000 gadā, tie pa lielāko summu nemaksā ne santīmu, pēc tam paaugstinājās 27 000. Un tad realitāte, kad pārēķina, tad šis kungs, kas saņem 4500 latu pensiju, labi, ja iemaksājas ir vai ne pa pāris mēnešiem priekš tās pensijas.
Tie jautājumi ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc es aicinu, ka iet parakstīties, lai pēc tam ir diskusija no abām pusēm, lai labklājības ministrija liek pretī, vai otra puse, kas ir noraidījusi, arī liek pretī, tad vai cilvēki par to beidzot sāk runāt. Tas ir mans priekšlikums, vai es tāpēc vairāk netērēšu jūsu uzmanību, jo tā daudz ciparu vēl jums veiksmi. Paldies!